Sveiki, es esmu Atomi Kim Kyung Hee. Šodien ir laiks iepazīties ar globālā uzņēmuma Atomi sasniegumiem. Daudziem uzņēmumiem ir unikāla zīmola identitāte. Piemēram, domājot par Nike, rodas asociācijas ar kaislību, par Hyundai ar inovācijām un izaicinājumu garu, bet par Amazon ar klientu centrēšanu. Atomi ir ne tikai ar zīmola tēlu absolūta kvalitāte, absolūta cena, bet arī vārdi, kas visvairāk saistās ar Atomi, ir sapņi un cerības. Atomi ir sasniegusi ievērojamus panākumus, balstoties uz filozofiju, ka iesapņo. Dzīvot tas noteikti piepildīsies. Apskatīsim 10 gadu panākumus, kas bija iespējami pateicoties dibinātāju Park Hang-bil plānam un vīzijai, kā arī Atomi biedru kopīgajam ieguldījumam. Atomi tika dibināta laikā, kad uzņēmumam bija tikai 2 produkti un nebija nevienas kārtīgas mājaslapas, taču tas uzsāka darbību ar apņēmīgu mērķi kļūt par globālās izplatīšanas centru. Tā kā Park Hang-bil ir pārliecināts, ka pārdodot labus produktus par zemu cenu, patērētāji pievērsīsies, un viņa apņemšanās noteikti ievērot šo solījumu šodienas. Atomi godprātīgi pilda šo solījumu. Atomi ir izstrādājusi atšķirīgu stratēģiju, ko sauc par globālo vienoto mārketingu, lai izveidotu globālu izplatīšanas centru. Globālā vienotā mārketinga koncepts ir tieši tas, kas pārvar robežas un patiesi savieno pasauli vienā. Reģistrējoties, visa pasaule kļūst par jūsu skatuvi. Pat ja patērētājs, kas dzīvo Amerikā, reģistrējas kā biedrs, es varu palīdzēt reģistrēties neatkarīgi no tā, ka es dzīvoju Korejā. Tas nozīmē, ka, būdams Korejā, var veikt biznesu visā pasaulē. Tad Korejā ir nakts, Amerikā ir diena. Pat tad, kad Korejā visi guļ, patērētāji otrā pasaules malā var izmantot Atomi tiešsaistes veikalu un PV. Turpinās krāties. Atomi patiešām varētu saukt par uzņēmumu, kuram nekad nenoriet saule. Uguns nekad neizdziest. Atomi 2010. gadā uzsāka globālo paplašināšanos, sākot ar Amerikas uzņēmumu dibināšanu. Atomi ienāca Amerikā, tika sasniegts panākums, un 2020. gadā sākās globālā paplašināšanās. 2021. gada otrajā pusē Atomi ir izveidojusi 20 filiāles visā pasaulē, tostarp Kanādā, Amerikā un Malaizijā. Pārsniedzot 15 miljonus globālo biedru, mēs esam spējuši nostiprināties kā globāla tīkla mārketinga uzņēmums, pārsniedzot vietējo tīklu mārketingu. Kopā ar uzticamiem fanu patērētājiem. Globālais zīmols Atomi ir uzņēmums, kas tiek pastāvīgi atzīts gan iekšzemē, gan ārvalstīs. Sākot ar 2011. Atomi saņēma $500 balvu, turpināja palielināt savus eksporta rādītājus. 2019. tika iegūta $100 miljonu eksporta balva, un šogad ir apstiprināta $300 miljonu eksporta balvas iegūšana. Tas vēl nav viss. Atomi ir sasniegusi pat Tirdzniecības dienas zīmola balvu, kas tiek piešķirta tikai uzņēmumiem, kas ir popularizējuši Lietuvas patērētāju preču izcilību visā pasaulē. Lietuvā Atomi ir pirmā nozare, kas ieviesis patērētāju centrētu vadību un ieguvusi CEN certifikāciju. CEN certifikācija ir certifikācijas sistēma, ko apstiprina Godīgas tirdzniecības komisija un ko pārvalda Korejas patērētāju aizsardzības aģentūra. Šī certifikācija ir ļoti prasīga, un 2019. gadā no vairāk nekā 4,1 miljonu uzņēmumu Korejā tikai apmēram 100 uzņēmumu ir saņēmuši šo prestižo certifikāciju. Atomi globālā uzticība arvien pieaug. Es to patiešām jūtu uz savas ādas. Daudzi no jums iespējams ir redzējuši Haemoin reklāmas televīzijā. Pat tie, kas nezina, ka Haemoin ir Atomi produkts, tomēr zina, kas ir Haemoin. No daudziem Atomi absolūtās kvalitātes un absolūtās cenas produktiem var izcelt flagmaņu preces Atomi Haemoin un absolūta selektīva skincera.
Ne tikai Lietuva, Amerika, Eiropa un 4 attīstītas valstis, bet arī 21 globāls patents saistībā ar veselības funkcionālajiem pārtikas produktiem. 7 gadus pēc kārtas nozares labākais bestselleris. 2021. gadā globālais kumulatīvais pārdošanas apjoms sasniedza 2 triljonus, un kopējais pārdošanas apjoms ir 1,3 miljardu iepakojumu. Šie atzīstamie apzīmējumi attiecas uz Atomic Haemoin. Ja produkts ir labs, vai tas nav acīm redzami atzīstams. Vēl viens flagmaņu produkts, Absolute Selective Skin Care, ir ieguvis 3 balvas, tostarp ir 52 Yang Yeongsil balva, NEP certifikācija, un Sejong De Wang balva par patentētajām tehnoloģijām. Pirmais ir 52 Yang Yeongsil balva, kas tiek piešķirta tehnoloģijām un produktiem, kas izceļas ar izciliem jauniem tehnoloģiskiem risinājumiem un inovācijām. Vēsturiskajos produktu sarakstos ir iekļautas uzņēmuma pasaulē pirmā 5G, mobilā telefona tehnoloģija un uzņēmuma veļas tehnoloģija. Lietuvā vispazīstamākie lielo uzņēmumu produkti ir saņēmuši. Ir 52 Yang Yeongsil balvu un Absolute Selective Skin Care zemo produktu klāsts varēja stāvēt blakus šiem sasniegumiem. Otrais ir NEP certifikācija, kas tiek piešķirta produktiem, kuros tiek izmantota tehnoloģija, kas pirmo reizi izstrādāta iekšzemē, vai arī līdzvērtīgas alternatīvās tehnoloģijas. NEP certifikācija ir nozīmīga, jo to ir atzinusi augstākā autoritāte valsts iestādē, Valsts tehniskā standartu aģentūrā. Kaut arī kosmētika ir patēriņa prece, kuru grūti objektivizēt skaitļos, Absolute Selective tehnoloģija ir spējusi precīzāk kvantificēt smalkās tehnoloģijas un efektivitātes ietekmi, tādējādi iegūstot valsts apstiprinātu inovāciju jauno produktu statusu. Visbeidzot, kā kosmētikas nozare, pirmo reizi ir iegūta patentu tehnoloģiju balva, Sejong De Wang balva. Tas ir valdības izveidots mehānisms, kas caur patentu biroju piešķir balvas inovatīvām jaunām tehnoloģijām, kurām ir augsta ieguldījuma pakāpe rūpniecības attīstībā. Tika iegūta augstākā goda balva Sejong De Wang balva. Tas ir pirmā reize, kad šī balva tiek piešķirta kosmētikas nozarei. Iepriekš minētā ir 52 Yang Yeongsil balva, NEP certifikācija, un tagad arī patentu tehnoloģiju balva Sejong De Wang balva ir ļāvusi sasniegt 3-kāršo kroni, kļūstot par pirmo uzņēmumu kosmētikas nozarē, kas to izdarījusi. Es ar pārliecību varu teikt, ka Atomi uzticamība pieaug. Iemesls tam nav tikai eksporta rādītāju skaitļi, bet gan tas, ka Atomi ir nostiprinājusies kā unikāls zīmols ar produktiem, kuru kvalitāti nevar noliegt neviens. Atomi jau ir atzīta arī globālajā tiešās pārdošanas nozares asociācijā WFCESA. Pagājušajā 2019. gadā Atomi vadītājs Park Hang-il kungs kļuva par pirmo vietējo uzņēmumu, kas tieši pārdošams Pasaules federācijas, WFCESA CEO padomes garīgo locekli. Tas, ka Park Hang-il kungs ir pirmais, kurš iekļauts pasaules vadošo tiešās pārdošanas uzņēmumu CEO padomē, nozīmē, ka Atomi ir kļuvusi par patiesi globālu uzņēmumu. Turklāt, ņemot vērā, ka Park Hang-il ir Korejas tiešās pārdošanas nozares asociācijas priekšsēdētājs, asociācija ir saņēmusi augstāko WFCESA novērtējumu platīnu, kas liecina par to, ka sabiedrības apziņa par tiešās pārdošanas nozari Lietuvā ir ievērojami uzlabojusies pēdējā laikā. Atomi uzskata, ka viss šis ir pateicoties mūsu biedriem, kuri godīgi informē par mūsu labajiem produktiem. Nākotnē Atomi solās būt priekšgalā, veidojot pareizi tiešās pārdošanas kultūru. Atomi, kas pašlaik ir kļuvusi par globālu uzņēmumu ar 20 uzņēmumiem visā pasaulē, arvien vairāk iegūst uzticību daudzās valstīs. Katru gadu Seoul National University Patēriņa tendences analīzes centrs caur Trendcore publicē nākamā gada prognozes. Izskatās, ka jums jāpievērš uzmanība naudas steigas atslēgvārdam no Trendcore 2022. Es domāju, te ir daudz cilvēku, kuri vēlas sākt jaunu biznesu kopā ar Atomi, pielāgojoties laikmeta tendencēm,
meklējot papildu ienākumus. Kopā ar mums globālajā Atomi jūs varat viegli kļūt par biznesa īpašnieku. Globālajā Atomi.com ir detalizēti aprakstīts, kā reģistrēties kā dalībniekam katrā uzņēmumā. Pievienojoties, ik viens var kļūt par globālā platformas biznesa īpašnieku. Lūdzu, iepazīstieties ar patērētājiem visā pasaulē, izmantojot globālo vienoto mārketingu kopā ar Atomi. Tomēr ir iespējams, ka ir dalībnieki, kuri jūtas apjukuši, daudzi varētu vēlēties uzzināt par efektīvākām stratēģijām. Atomi panākumu pamatā, lai kļūtu par globālo izplatīšanas centru, ir GESKES – globālā izplatīšanas stratēģija. Tā ir stratēģija, kas saistīta ar globālo iepirkumu, globālo pārdošanu un produktu piegādi, kas atbilst absolūtai kvalitātei un absolūtai cenai, lai tos pārdotu visā pasaulē. Atomi piegādā augstas kvalitātes un cenu konkurētspējīgus produktus, kas ražoti ne tikai Korejā, bet arī visā pasaulē, piemēram, Austrālijas manuka medu, Taivānas sviestmaizes nori un aromu plākstē. Proti, pievienojoties Atomi, tiek nodrošinātas visas piegādes, klientu apkalpošanas un citas izpildes pakalpojumi. Jums vienkārši jāiepazīstina citi ar Atomi absolūto kvalitāti un absolūto cenu produktiem un biznesa redzējumu. Turklāt Atomi organizē dažādas panākumu sistēmas, izmantojot seminārus. 2021. gada oktobrī notikušajā Success Academy pasākumā tika nodrošināta tulkošana 7 valodās globālajiem dalībniekiem no 9 uzņēmumiem. Turklāt, pateicoties spēcīgajai tiešsaistes sistēmai, dalībnieki var sazināties par saviem panākumu veidiem bez laika un telpas ierobežojumiem, piedaloties vienas dienas semināros, virtuvē un abra kursā, kā arī Atomi biznesa skolā. Neuztraucieties vienatnē un ceru, ka kopā ar Atomi panākumu sistēmu virzīsieties uz priekšu. Ir teiciens, pat 1000 jūdzes sākas ar vienu soli. Es domāju, te joprojām var šķist grūti un mulsinoši, un bažas par to, vai es tiešām varēšu gūt panākumus, turpinās parādīties. Atomi, kas katru gadu atjauno globālo panākumu leģendas, nekad neuzskata šo panākumu par tikai uzņēmumu īpašumu. Globālās Atomi panākumu centrā ir mūsu dalībnieku kaislība un centieni, kuri kopā ar mums strādā un cenšas. Kā būtu, ja jūs satvertu Atomi roku un dotos uz priekšu ar sagatavoto sistēmu? Līdz šim esmu iepazīstinājis ar Atomi vīziju kā globālo izplatīšanas centru. Ceru, ka tas jums bija noderīgi un ar to noslēdzu. Paldies par uzmanību!